Sveiks! Čau! Šodien mēs apstīsim tādu interesantu materiālu īpašību kā blīvums. Kas tas ir, kā tas darbojas, kā to dažādos eksperimentos var pārbaudīt, tad par visu pēc kārtas un sāksim mēs ar tādu jautājumu. Šeit man ir betona klucis, kuram, ja pasties izmērs, ir 10 cm uz 10 cm un uz 10 cm. Faktiski tā kā 1 litrs. Ja, reku tur ir rokās, var just, cik tas smags, kā tev šķiet kaut kur? 2 kilogrami. Jā, precīzāk būtu 2 kg un 200 grami. Tas nozīmē to, ka man šāds klucīts, bišķi vairāk kā 2 kg. Bet, ja es tagad paņemu šādu materiālu, kas tas ir? Alumīnija folijas. Jā, tik tiešām virtuvē tāds atrodams alumīnija folijas. Un, ja mēs paņemtu šeit salīdzinoši neliels gabaliņš, tur daži grami tikai būtu. Bet, ja es paņemtu alumīnija foliju, tikpat lielu kluci kā šeit tādu alumīnija foliju, ne, bet tieši alumīnija kluci. Jā. Un uzdotu, kurš no tiem 2 klučiem būtu smagāks? Kā tev šķiet? Pat nezinu. Redzi, tu vari teikt nezinu. Bet, ja tā padomāt, ir īpaši der uzjautāt šo jautājumu tētim, mammai, vienalga, kurš šobrīd neskatās šo te video, kas tad ir smagāks? Tāds klucis ar betonu vai klucis ar alumīniju? Ja tāds te man būtu blakus. Izrādās, ka klucis ar alumīniju būs 2 kg un 700 grami. Tas nozīmē smagāks nekā betons, lai gan ikdienā šķiet, paga, alumīnija folijas ir vieglāks, pareizi nekā betons, jo mēs esam pieraduši redzēt betonu mājas lielas, betonu kluči lieli, bet folija, mazs gabaliņš, tas tak vienmēr viegls. Jā. Bet, ja mēs paņemam mazu betonu gabaliņu, tad patiesībā tas arī diezgan viegls būtu. Salīdzinot ar, ja mēs izmērs. Tāpēc, kad blīvumu apskata, tad apskata materiāls parasti vienādā tilpumā, un tad viņus var nosvērt, un tad mēs varam pārbaudīt, kurš no tiem ir smagāks. Un tad, jo materiāls ir blīvāks, jo smagāks. Rekur, pamēģināsim šeit, šo te pabīdīsim malā, un rekur, man ir 4 klucīši, tad pavisam maziņi, kuri ir veidot no dažādiem materiāliem. Tad paņem, pasties, kādi viņi ir. Magnīs, titāns, molibdēns tas ir. un volframs. Un volframs, ja. Tad mums ir 4 vienādi kubiņi. Tad tur sanāk, vienam tādam kubiņam ir 1 cm uz 1 cm un uz 1 cm. 1 kubikcentimetrs, ja tas ir. Un tagad mēs ieslēgsim svariņus un pamēģināsim pasties, kā būs, ja mēs tos nosvērsim. Tu vari just to, kad ir smagāks un vieglāks, ja? Tilpums ir vienāds, bet masa atšķirās. Un tad blīvāki materiāli mums ir tādi, kuriem ir masa lielāka tajā pašā tilpumā. Ja mēs tagad pastīsimies uz cipariņiem un liksim katru pēc kārtas. Tad tas ir magnīs. Jā, tad magnīs mums Un ir ir 1,76. 1,76, tad mazāk nekā 2 grami. Labi, liekam maliņā, liekam nākamo. 4,64. 4,64. Un tas mums ir titāns. Ja, titāns arī salīdzinoši viegls metāls, vieglāks nekā dzels, tad mazāk blīvs nekā dzels. Jā, to var arī ir raķetēs izmantot. Molibdēns. Molibdēns. Un tas ir 10,54. 10,54. Jā, un volframs. Ir 19,61. Jā. Redz, mēs, ja to nopaļojam, tad sanāk tā, ka mums nepilni 2 grami ir magnijam, 4,5 grami ir titānam, apmēram 10 grami molibdēnam. Molibdēns, starp citu, pievieno speciāli kā pie dzels, lai piešķirtu noteikts īpašības sakausējumus dažādos. Ja? Un volframs, tad mums ir tāds no šiem 4 pats blīvākais. Un ja mēs salīdzinām, tad magnīs arī magnīju izmanto, pieņemsim, lidmašīnu būvē, jo tas ir viens no vieglākajiem metāliem, kuru var izmantot, teiksim, droši atmosfērā. Kad nav tā, ka tas reaģē uzreiz viegli ar gaisu. Ja tu salīdzinātu šos te 2 kubiņus pēc masas, tad man sanāk tā, ka šis te kubiņš, kas ir volframam, ir apmēram 11 reizes smagāks nekā šis te magnīja kubiņš. Ja, tad atšķirība ir ļoti liela. Rekur, ja tu uzliec šitā te uz rokas un pamēģinām, ja mēs vienkārši nedaudz pat pametam, man sanāk tā, ka tas magnīja kubiņš daudz vieglāk uzstās, jo tā kā, te ir, bet var just to masu
atšķirību. Skaties, tu varam pamēģināt nomest no kaut kāda neliela augstuma, pamēģināt no šāda augstuma nomet vienu un otru, mēs pēc skaņas varam paklausīties. Mēs pilnīgi dzirdam, ka šis nokrīt ar tādu daudz lielāku triecienu, ja, tad masa mums ir lielāka. Un interesanti ir tas, ka ir vēl vieglāki metāli nekā magnīs. Kāpēc tad viņus neizmanto? Lidmašīnās? Jā. Es tad tūlīt arī parādīšu. Jo kā, man šeit ir metāls, saucās nātrijs, un nātrijs noteikti ir tik viegls, ka var peldēt pa ūdens virsmu. Bet kuģis no tā nevar taisīt, piemēram, jo izrādās, ka nātrijs ļoti viegli reaģē ar ūdeni. Tāpēc jāvelk virsū cimdi, mēs tieši tāpat. Mēs ieliksim šeit ūdenī, man rekur ir kolba ar ūdeni, tur ieliksim mazu nātriju gabaliņu. Nātriju ikdienā, kaut kur laboratorijās, ja glabā. To var glabāt tikai un vienīgi speciālos apstākļos, vai inertā atmosfērā, tad, kur nereaģē ar nātriju, tad gaisā to nevar glabāt. Vai arī vazelīneļā, petrolejā un tā tālāk. Ja, rekur. Ja es atveru, ņem skrūvē vaļā uzmanīgi. Ņem korķi nost. Redzi, kā jau piesūcies klāt, jo tur nedaudz ogliskābā gāze, kas ir ar to izrēģē. Un tāpēc viņš pat piesūcās klāt. Es izņemšu ārā, un tad tev būs iespēja pamēģināt nogriezt mazu gabaliņu. Pagaid. Tas man ir nātrijs. Tad rekur man nātriju uzglabā eļļā speciālā. Ja, šeit ir vazelīna eļļa. Lai pasargātu to no reakcijas. Nosusinam nost. Un skaties, pagaidi. Tad kā reiz nātrijs ir tik mīksts, ka to var sagriezt. Tu zini, kas mums tur uz griestiem būs, ja tu tik lielu gabalīts? Ies viss pa gaisu. Nē, mēs nogriezīsim tādu pavisam mazu tādu gabaliņu. Griez. Aha, pietiek. Un pasties, redzi? Ja mēs pastamies, ka nātrijs ir spīdīgs, bet pasties, tas nātrijs uzreiz reaģē ar gaisu, ar gaisa skābekli, gaisa ūdeni, un jau notiek reakcija. Tas iedomājas uztaisīt tādu lidmašīnu, vienkārši viņi izreaģē. Īstenībā pat nepaspēs uztaisīt tā, es nogriezīšu līdz galam, šo mēs iemetam atpakaļ. Lai mums tur vazelīneļā, tas turpina atrasties. Un šo gabaliņu man gan ir jānosver, vai gadījumā mēs neesam to ielikuši par daudz. Uzliksim. Par daudz? Tas ir taču tik maz. Jā, tas ir maz, bet tu zini, kā tas reaģēja? Nē. To arī uzzinās. Es zinu, un tādēļ, ja mēs uzliekam, tu gribi ar blikšķi vai nē? Nezinu. Nu labi, es varu uz pusīti nogriezt, un mēs redzēsim, kā tas peld, bet neuzsprāks. Šitādi ieliekot, iespējams, ka pat uzsprāks. Tad 2 reizes, bet mazāk. 2 reizes, bet mazāk, ja? Labi. Kā saka, tas ir kaut kas tāds, ko noteikti mājās nevien neuztaisīs, jo nātrijs nav pieejams, lai gan īstenībā rūpnieciski nātriju var uztaisīt no vārāmās sāls. Iedomājies, tev mājās tas, kas ir vārāmais sāls, tu paņem viņu speciāli apstrādi un tu iegūsti nātriju. Šito te metālu. Tā to iegūst. Kā tad viņu var atrast? Dabā viņš vienmēr ir tikai un vienīgi savienojumos, jo reaģē ļoti aktīvi. Un skaties, tagad vienīgais, ko es tev palūkšu, atkāpies nost no galda, bišķītiņ nost, šādi te, skaties, kas notiks. Šito es iemetīšu iekšā, uzklāšu virsū, skatamies. Hop, redzi? Nātrijs peld pa virsmu. Wow. Jo tas ir vieglāks nekā ūdens, bet arī uzreiz notiek reakcija. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka nātrijs ļoti aktīvs metāls un ļoti ātri reaģē ar ūdeni. Redzi, pat pilnīgi maz dzirkstelīts jau parādās. Kā saka, ja lielāku gabaliņu iemet, tad tur varētu uzsprāgt un vienkārši uzmest augšā. Jā, šoreiz viss. Tagad ir lielāks gabaliņš. Labi. Metam iekšā lielāku gabaliņu. Kāpēc tālāk? Tur reakcija izdalās ūdeņradis, un tas ūdeņradis var aizdegties arī. Tāpēc tur mazās dzirkslītes, kas tur ir, ja tas siltums, kas ir. Tā. Mierīgi. Redzēji, mastu uzliesmojumi bija jau, jā? Reku vēl, jā? Sanāk, ja bišķīņi lielāks, tad vēl vairāk uzliesmojums un beigās bums.
Galvenais, mēs iemetām metāla gabalu ūdenī un metāls peld pa virsmu. Jo izrādās, nātrija blīvums ir nedaudz mazāks nekā ūdenī. Un sanāk tā kā koka gabals peld pa virsmu. Bet mēs ļoti labi redzējām, reaģē ļoti labi. Un faktiski, jebkāds materiāls, kas būtu no nātrija, to nevarētu vienkārši tāpat izmantot. Ja? Jo tas uzreiz izrēģētu.